Sveicināti! Mani sauc Jānis Lūsis un esmu inženierzinību mācību satura redaktors. Pirms ķerties pie pirmā lielā temata apguves plāna, vēlos jums pastāstīt par mūsu kopējo redzējumu, kā inženierzinību mācību programmas apguvē varat sekmīgi izmantot lielvārds radīto mācību grāmatu, kā arī mācību saturu platformā soma.lv. Mācību grāmata ir kā teorijas enciklopēdija, jeb izdevums, kas sniedz ziņas par inženierzinību teoriju un lietojams kā informācijas izziņas avots. Lai maksimāli palielinātu laiku, kuru mācību stundās veltīt diskusijām un praktiskajiem darbiem, skolēniem ar temata teorētisko daļu vajadzētu uzdot iepazīties mājās. Savukārt platformā Soma katram teorijas tematam ir pieejami pašpārbaudes jautājumi, lai skolēni pārliecinātos, vai ir izdevies izprast temata teoriju. Somā teorijas izklāsts atsevišķos tematos ir plašāks, kā arī skolēniem ir pieejami dažādi praktisko darbu apraksti. Bet nu ķeramies pie pirmā lielā temata, kā izveidot drošu un stabilu konstrukciju. Šim tematam mācību gada ietvaros inženierzinībās pēc paraugu programmas ir atvēlētas 9 mācību stundas. Mūsu izstrādātajā tematiskajā plānā esam paredzējuši, ka pirmajās 2 mācību stundās tiek ietverts ievadstāstījums par inženierzinībām, kā arī iepazīšanās ar dizaina domāšanas konceptu un arī praktiskais uzdevums. Tajā piedāvājam skolēniem, izmantojot dizaina domāšanas pieeju, radīt penāļa vai telefona ietvara uzlabojumus, kas atbilstu lietotāju vajadzībām. Praktiskā darba īstenošanai noteikti iesakām izmantot Somā pieejamo darba lapu. Nākamajās 2 mācību stundās caur grāmatu vai somu skolēni iepazīstas ar teoriju par būvēm, konstrukcijām, tajās izmantotajiem materiāliem, kā arī par konstrukciju stabilitāti un līdzsvaru. Šeit tiek iegūtas teorētiskās zināšanas, lai nākamajā 5. mācību stundā varētu grupās praktiski veidot torņa konstrukcijas modeli. 6. mācību stundā skolēni iepazīstas ar materiālu deformācijas jēdzienu. Ticams, ka viņi ar dažādām deformācijas izpausmēm jau paspēja iepazīties iepriekšējā mācību stundā torņa būvēšanas uzdevumā. Lai attīstītu zināšanas par dažādu konstrukciju izturību, var sekmīgi izmantot arī grāmatā un somā pieejamo praktisko uzdevumu par papīra konstrukcijām. Šajā 6. un nākamajā 7. mācību stundā skolēniem, izmantojot jauniegūto informāciju, jāgatavojas tilta konstrukcijas izveidei. Vispirms jāizveido tilta skice, tad grupās jāvienojas, kuru variantu būvēt, un jāizplāno tilta izveide, kopīgi jāvienojas par konstrukcijas novērtēšanas kritērijiem. Ja stundās pieejamais laiks atļauj un skolai pieejami Kineks konstruktori, tad tilta būves treniņam var izmantot somā pieejamo praktiskā darba aprakstu par brīvo būvēšanu ar šo Kineks konstruktoru. 8. mācību stundā skolēni grupās darbojas ar praktisko tiltu konstrukcijas izveidi, bet lielā temata noslēgumā 9. stundā pēc kopīgi izlemtajiem kritērijiem izvērtē savu un citu uzbūvētos tiltus. 9 mācību stundas un pirmais lielais temats no 4 jau galā. Kā jau iesākumā minēju, mācību grāmata sekmīgi pilda teorijas enciklopēdijas lomu, taču arī tajā pie katra temata izklāsta ir ietverti analizējami un diskutējami jautājumi, problēmu risināšanas prasmju attīstīšanai. Savukārt, platforma Soma piedāvā vietām izdvērstākas teorijas skaidrojumu un, protams, virtuālos pašpārbaudes testiņus, lai noskaidrotu, vai izdevies izprast temata teoriju. Tas, pie kā šobrīd ar inženierzinību mācību satura izstrādes komandu jau strādājam, ir praktisko darbu burtnīca, kas nodrošinās plašāku atbalstu skolēniem tieši dažādo praktisko darbu īstenošanā, piedāvājot dažādas paraugu lapas, atgādnes un uzvednes, lai skolēni varētu veltīt vairāk laika tieši praktiskajam izpētes procesam un pieredzes gūšanai. Šajā reizē tas arī viss. Drīzumā veidosim video stāstu par 2. lielā inženierzinību temata apguvi, izmantojot mūsu veidoto mācību grāmatu un mācību saturu platformā Soma. Uz tikšanos!